Tā, nu esam atbraukuši kaut kā 26. laikam kilometrs. Viena puse ir Krievijā, Manis otra puse ir Estipois. Šī zīme norāda to, ka te ir robeža. Mēs varam tūlīt dabūt iekšās konkrēti. Konkrēti iekšās. Mēs te ilgi neuzkavēsimies. Brauksim meklēt mūsu asaru. Asaru čekot. Pagaidām mēs to vien daram. Tur tālumā, ja tur var redzēt, tur ir Krievi. Arī tādi paši comaņi kā mēs. Tur ir arī Krievi. Tur tālumā ir Krievi. Vispār viņi arī daudz. Diezgan daudz, jā, viņi tagad to robežu zonu dīdās. Viņiem tālāk tur ir metri. 500 Krievi. Stāviņi tādi paši. Tā ir laikam pierobežas zona. Tā izskatās, jā, neitrālā zona. Neitrālā zona, jā. Nu, ko tu vari pateikt par ledus biezumu? Ledus biezums ir šodien fantastisks. Mēs gribētu pateikt paldies Bumša kungam. Tas mums uzsināja floras no ņemkās viestā. Tā kā vajag. Tas ledus ir tomēr cietāks viņš. Viņš kaut viens krasta vairāk tur ir tāds kā sviests. Labi, tā bija reportāža no robežas. Tiešā translācija. Tiešā translācija. Translācija. Un, ko es jums gribu pateikt? Šeit zivju nav. Ko mēs esam noķēruši parādīs? Pulkstens ir 12. Nu jā, bet mēs te vairāk nodarbojāmies ar meklēšanām. Tagad no viena āliņa esam dabūjuši reāls 3 asarus. Jā, nu tādi pa 800 grami gabalā. Ne, tas ir kopā, es gribēju teikt. Kā minimums 800. Kopā. Nu, vēl 2 maisā ir tādi. Lūdzu redziet, cik milzīgi tie asari. Mega. Bet nu, ne jau tāpēc mēs šeit braucam. Tas vienkārši gadījās. Normāli cepumi. Jā. Un atpūta. Un vispār nav te ko darīt. Paši redziet. Tas ir arī viss. Nu nav tā. Tu tagad muldi. Te ir baigi ok. Parādīsim gan jau kaut ko mēs vēl esam noķersim. Jā, tas ir vienkārši tāds viens āliņš.